Sveicināti vēlreiz! Es īsumā apskatīšu to, kāds ir pašreizējais automatizētās MT@EC pakalpojumu situāciju, un es arī vēlētos padiskutēt par to, kā jau mašīnu tulkošanas pakalpojumus varat izmantot jau tagad. Tātad mašīnu tulkošana, kā jau neskaitāms reiz šodien dzirdējām, spēj veicināt daudzvalodību, un pašlaik darbojas MT@EC, un nākamais solis nākotnē būs CEF.AT platforma. Tā vēl pagaidām nepastāv. Pastāv dažādi miedarbības veidi un modeļi starp iesaistītajām pusēm, dalībvalstīm un Eiropas Savienību, uzņēmējiem, pilsoņiem, administrācijas iestādēm, un mēs cenšamies tās visas ietvert, visas iespējas ietvert šajā te vienā ietvarā, vienā struktūrā. Mūsu vīzija ir censties sākt lietot publiski pieejamu pakalpojumu jebkurā valstī no jebkuras vietas un iegūt vajadzīgo informāciju savā dzimtajā valodā. Šķiet, tagad jau esam pārliecināti, ka mašīnu tulkošana ir vienīgais ilgtspējīgais risinājums, ievērojot pastāvošās prasības tempa ziņā un pieejamos un apstrādē nepieciešamos apjomus. Tātad mašīnu tulkošana var nodrošināt ātru un lētu piekļuvi informācijai svešvalodās. Tā palīdz izprast svešvalodā saņemt informāciju, ko savādāk nebūtu iespējams izmantot. Tāpat tā padara iespējamu izmantot tīmekļa vietnes daudzvalodīgā režīmā. Un kopumā mašīnu tulkošanas tehnoloģijas ir ļoti būtiskas daudzvalodīgajā Eiropā. Tātad pastāv dažādi lietošanas vai lietotāju scenāriji, kurus mašīnu tulkošanas jomā varam iedomāties. Varētu būt runa par cilvēku, kurš nesaprot avota valodu, kurš vēlas ātri izprast, par ko runa ir konkrētajā tekstā, un attiecīgi izlēma par teksta atbilstīgumu un tā maršrutēšanu profesionāliem tulkotājiem. Tāpat tā varētu būt persona, kura saprot gan mērķi, gan avota valodu, taču izmanto attiecīgo tekstu kā izēju materiālu, kā jaunmateriālu tulkošanas darbam vai kādu dokumenta sastādīšanai savā dzimtajā valodā. Profesionālu tulkotāju, tā teikt, ievadītā data ir iespējams, ir izmantojami gan turpmākai mašīnu tulkošanas attīstībai, taču mēs nevaram izmantot viņus, mēs viņus nevaram aizstāt, un mēs nevaram vienkārši izmantot, tā nav mūsu vīzija, proti izmantot tos bāzes veidošanai. Tātad MT@EC ir jau pieejams kopš 2013. gada, un tas ir pieejams visos virzienos, visās 24 Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Tā izmanto statistisko mašīnu tulkošanas tehnoloģiju un tiek izmantot atvērtā koda programmatūra MOZAS ar Eiropas Savienības ietveru programmu līdzfinansējumu, izpētei un inovācijām, un izstrāde ilga no 2010. līdz 2013. gadam. Tiek piedāvāti divu veidu pakalpojumi, tīmekļa lietotāja saskarne, tātad cilvēks dators, un arī tīmekļa pakalpojums, proti dators pret datoru. Lietotāja saskarne ir pieejama 24 valodās, un tā
nodrošina avota dokumenta formātu vai formējumu, tā saglabā avota dokumentu formātu vai formatējumu, izņemot PDF failus. Tā piedāvā īpašus izvadus formātus tulkošanai un iespējams saņemt tulkojums arī pa e-pastu atpakaļ. Ir iespēja tulkot vairākus dokumentus vairākās valodās un tiek norādīts kvalitātes līmenis attiecīgos valodu pāros un ir pieejams arī atsauksmes sniegšanas, jeb atgriezniskās saiknes mehānisms, kurš jau ir iestrādāts vai iegults sistēmā. Tātad varat saņemt atgrieznisko saikni par kvalitāti. Tiek nodrošināta drieša viesošanās Eiropas komisijas datu centrā, un tam var piekļūt, izmantojot Eiropas komisijas autentifikācijas pakalpojumu ECAS. Tāpat tā nodrošina arī drošu dokumentu pārsūtīšanu. Tātad šeit jūs redzat pāris ekrāna attēlus tam, kā izskatās saskarne. Un tagad parunāsim par to, kurš to var izmantot. Pirmkārt, tās ir Eiropas Savienības iestādes un aģentūras, tās jau to izmanto, tāpat arī ir dažādi tiešsaistes pakalpojumi, ko finansē vai atbalsta Eiropas Savienība, un tiek izmantoti MT@EC, un tāpat arī to var izmantot pārvaldes iestādes Eiropas Savienības un arī Eiropas ekonomiskās zonas valstīs. Sistēmā ieguldie pamatdati ir ļoti apjomīgi. Tie ir pieejami visās 24 oficiālajās valodās, taču katrā valodā to apjoms atšķiras. Un tie principā ir Eiropas Savienības dokumenti, kurus dažādās Eiropas Savienības institūcijās ir tulkojuši profesionāli tulkotāji. Sabiedriskās pārvaldes vai valsts pārvaldes pārstāvjiem ir bezmaksas piekļuve šai te MT@EC vietnē. Ir iespējams saņemt lietotāju vārdu un paroli, un tad attiecīgi nosūtot e-pasta ziņu uz attiecīgo adresi, jūs iegūstat piekļuvi pakalpojumu. Šie ir tie pašreizējie tiešsaistes pakalpojumi, kas ir pievienoti vai pieslēgti MT@EC. Tad ir pieslēgta iekšējā tirgus informācijas sistēma, tiešsaistes problēmu risināšanas tīkla portāls, kā arī Cirka BC tīmekļa vietne, kur ir pieejami dokumentu tulkojumi. Kas sekos tālāk? Tagad ir pieejams MT@EC, un mūsu mērķis ir pāriet uz CEF automatizēto tulkošanas platformu. CEF.AT tiks veidots uz pašreiz esošā MT@EC pakalpojumu, tas to neaprobežosies tikai vienīgi ar to. Tas liks uzsvaru uz drošu kvalitatīvu pielāgojumu mašīnu tulkošanu Eiropas mēroga tiešsaistes pakalpojumiem, bet ne tikai to, un tas veicinās daudzvalodību. Ne tikai mašīnu tulkošanas funkcijas nodrošinās. Ja runājam par tiešsaistes pakalpojumu pielāgošanu, tad mēs tos, principā, esam ņēmuši kā pilotu projektus MT@EC, un mēs veicam šo pakalpojumu pētījumus, piemēram, Eiropiānā, Eiropas mēroga atvērto datu portālu, elektronisko sociālās apdrošināšanas informācijas apmaiņas sistēmu, tiešsaistes strīdu risināšanas platformu un arī citas platformas. Ko
CEF.AT piedāvās lietotājiem. Pirmkārt, ātrāku un drošāku tulkošanu, kā arī vairāk Eiropas mēroga publisko tiešsaites pakalpojumu, kas piedāvā mašīnu tulkošanas un daudzvalodības iespējas, kas pielāgotas lietotāju vajadzībām, kā arī kopumā labāk tulkošanas kvalitāti. Un ir ļoti nozīmīgi tas, ka mēs piedāvāsim, ka nepieciešami vairāk dati, jo mēs gribam nodrošināt tulkojumu specifiskās jomās, specifiskās nozarēs. Un viens no mērķiem, kā to nodrošināt, ir koordinēt šo te Eiropas valodu koordināciju. Ir svarīgi paturēt prātā to, ka pašreizējais MTC pamatā ir Eiropas Savienības tulkojumi. Tātad tas ir tāds daudzējāds tulkojumu apkopojums. Un Euramis darbojas visās valodās, taču atšķirīgā apjomā. Un tas ir ļoti ierobežots ikdienas valodas ziņā. Nav iespējams saņemt rezultātu, ja jūs mēģināsiet iesūtīt pieprasījumu pēc ikdienas, ikdienas lietojuma valodas teikumu. Sistēma to nesapratīs. Dotajā brīdī Euramis aptver dažādas jomas, taču tā nekoncentrējas ne uz ko konkrēti, tāpēc ir nepieciešama attiecīgā nozara datu kopne, un šeit arī ļoti svarīgi ir uzsvērt to koordinācijas iniciatīvu. Ja jums ir kādi jautājumi, tad droši sūtiet e-pastu uz norādīto ģenerāla direktorāta adresi. Tāpat varat uzdot jautājumus man. Es neesmu MTEC speciāliste, taču, ja jums ir kādi jautājumi, droši jautājiet to. Es tātad strādāju Eiropas komisijas tulkošanas dienestā. Es pārstāvu šo tulkošanas dienestu Rīgā. Es pateikšu pāris vārdus par to, ko mēs tur darām, un arī par to, kā tad mēs paši izmantojam šo MTEC, šo mašīnu tulkošanas rīku, kurš ir izveidots gan uz mūsu tekstiem, gan mūsu cilvēkiem piedaloties un iesaistoties tajā visā. Ir diezgan daudz Eiropas iestāžu, kādas 10, un katrai no tām ir savs tulkošanas dienests. Un lielākie no tiem ir Eiropas komisijā, Eiropas parlamentā un Eiropas padomē. Kopumā varbūt kādi 100 latviešu tulkotāji, kas ir Briselē un Luksemburgā, un tulko tekstus tātad uz latviešu valodu, tikai tulko tekstus uz latviešu valodu, vai pārlasa kolēģi izdarīto. Kāpēc katrai iestādēji, vismaz lielajām iestādēm, ir vajadzīgs savs dienests, tas nedaudz atspoguļo to, kā rodas Eiropas Savienības likumdošana. Komisija nāk ar iniciatīvu, un tad kaut kādā šajā fāzē jau šim tekstam rodas normatīviem aktam latviešu versija, ko iztulko komisijas tulkotāji. Un pēc tam parlaments un padome šajā parastajā likumdošanas procedūrā, kā to sauc, agri vai vēl pieņem šo likumdošanas aktu. Un tad šajā pieņemšanas procesā arī rodas tālākās latviešu versijas dokumentam. Protams, pienāk grūti laika un kādam rodas šī ideja, vai nevarētu visus tulkošanas dienas apvienot, kur tur tik daudz cilvēku sēž un visas administratīvās izmaksas vajadzētu samazināt tā tālāk. Bet tad šī doma pamazām nogrimst, jo tas ir saistīts ar iestāžu specifiku un arī ar to, ka šāds dienests būtu pārāk milzīgs, lai viņi varētu kaut kā efektīvi administrēt. Piemēram, Eiropas Savienības tiesa ir, es paņemšu to kā specifisku piemēru, viņi dara visu caur franču valodu. Tur tā visam ir jābūt iztulkotam franču valodā.
visam ir jāpastāv franču valodā, caur franču valodu tulko. Tā ir tā saucamā langue pivot, jeb starpnieku valoda, caur kuru tulko. Un viņi tikai nesen sāka vispār ieviest tulkošanas atmiņu, jo viņiem ir ārkārtīgi svarīgs konfidencialitātes aspekts. Eiropas tiesas spriedumi, viņi negrib, lai šie teksti kaut kur parādītos, tur viņiem nav jāparādās un vēl jau vairāk pirms laika. Komisijas tulkošanas dienests ir apmēram 2500 cilvēku, kādreiz bija, tad uz 17. gadu mums ir mērķis samazināt darbinieku skaitu par 10%, es jau esmu uzrakstījis šo jauno ciparu. Un mēs esam sadalīti geogrāfiski starp Briseli un Luksemburgu, tas ir vienkārši politisks lēmums, kas kādreiz ir pieņemts, bet dokumenta aprite ir elektroniski, tā kā ir vienalga, kur cilvēks sēž. Nu, un tad pārstāvi dalību valstīs. Šo es jums rādu tāpēc, lai ilustrētu to, ko mēs visi arī savā ikdienā, vai jūs visi arī savā ikdienā novērojat, proti to, ka darba apjoms pieaug. Viņam ir šī līknei. Tas, kas ir jāizdara, visu laiku pieaug. Un, kā 14. gads nebija izņēmums, tātad tas, protams, nav tas, ko pārtulkoja latviešu tulkotāji, bet tas ir viss kopā, uz visām valodām iztulkotais lapušu skaits. Lapus ir 1300. 1500 zīmes bez atstarpēm. Tas tā, vienkārši, lai ilustrētu to, ka jādara ir daudz. Un šis slaids ir interesants, tas ir pēdējais slaids ar tādiem grafikiem un cipariem. Viņš ir interesants, viņš parāda to, ka izņemot 3 lielās valodas, uz pārējām valodām tiek tulkots aptuveni vienādi daudz. Un latviešu valodai kā tādai tas ir milzīgs ieguvums, jo mēs, mēs mēdzam teikt, ka mums ir maza valoda, bet mēs tad ražojam tekstu, kas kļūst par teksta korpusu, un tālāk ir izmantojams arī, piemēram, mašīnu tulkošanā, tikpat lielā apmērā kā, piemēram, itāļi un spāņi. Un itāļiem un spāņiem tas varbūt nemaz tik ļoti nepatīk, varbūt viņi mēģina kaut kā savas tiesības kaut kur pabīdīt nedaudz tālāk un izplesties, bet fakts paliek fakts, ka šis dokumentu daudzums ir apmēram vienāds. Angļu valodā ir tik daudz iztulkots, tāpēc, ka tur nonāk viss Angļu departamentā, nonāk visa ienākošā korespondence. Visas Latvijas iestādes raksta viņiem latviski, viņi pārtulko, komisijas iekšienē tiek sagatavot atbildi, un viņi saņem arī atbildi latviešu valodā, ja tas ir nepieciešams. Un mēs nevienmēr tulkojam pilnā apjomā, mēs arī pieejam visam ar prātu un saprotam, ka, ja ir dokumentu cikli, kas atkārtojas, mēs varam sazināties ar kolēģiem un uzzināt, vai viņiem tiešām ir vajadzīgs viss teksta apjoms, kas ir pasūtīts tulkošanai, varbūt viņiem pietiek tikai ar kopsavilkumu. Mēs tulkojam tos tekstus, ko komisija liek internetā un ko padara pieejam plašai sabiedrībai. Mēs arī konsultējam kolēģis komisijā par to, kā vajadzētu rakstīt varbūt labākus oriģinālus, jo nevienmēr tie oriģināli, kas top angļu valodā, tos raksta cilvēkam angļu valoda ir dzimtā. Un mēs vispār mēģinam palīdzēt komisijas kolēģiem radīt labāku tekstu principā. Un tad mēs nodarbojamies arī ar pasākumu organizēšanu dalību valstīs un sūtam savus tulkotājus iegūt pieredzi valstu iestādēs. Es nezinu, vai pie jums kādreiz jūsu iestādēs kādreiz ir bijuši tulkotāji no komisijas tulkošanas dienesti, ja ne, tad tas varbūt vēl notiks. Tad mēs parasti viņi vāc terminoloģiju, konsultējas un tādas brauc komandējumos, lai palīdzētu mūsu tulkotājiem Briselē vai Luksemburgā labāk orientēties tajās tēmās, par ko viņi tulko. Un viena no mūsu darbības jomām tad ir arī mašīnu tulkošana. Un mašīnu tulkošana, šis MTATC projekts, tas dzima apmēram pirms 5 gadiem. Un sākotnēji, protams, tur to apvīja diezgan daudz mīti. Ja, un tas ir saistīts ar to, kā cilvēki raugās uz lietām. Ja jūs, teiksim, esat vadītājs, kurš atbild par resursu izlietojumu, jūs laiku domājat, kādu darbu optimizēt, ja, tad jūs domājat, vismaz sākumā, ka mašīnu tulkošana varbūt būs tāda tiešām varena mašīna, kas jums tūlīt optimizēs darbu un palīdzēs samazināt, izmaksas par 20% vai darbinieku skaitu vai kaut ko tādu. Savukārt, jūs esat tulkotājs, kurš ir lietojis tikai tulkošanas atmiņu visu mūžu un tagad uzzina par šo mašīnu tulkošanu, tad jums tas ir tāds biedrs, kurš varbūt atnāks un atņems darbu vai kaut kā tam līdzīgi. Bet, tas, protams, tas ir sākotnējie mīti, kuri pagaist un tāds reālisms stājas vietā un pragmatisms. Un šobrīd mašīnu tulkošanu saviem tulkotājiem padara pieejam 3 iestādes, komisija, padomi un komitejas.
Komisijā ir tā, ka, piemēram, Latviešu valodas departamenta vadītāji vienā brīdī pieņem lēmumu, mēs turpmāk dosim tulkotājiem, padarīsim pieejamu arī mašīnu tulkojumu. Nu, tas bija kaut kad pirms gada, pusotra apmēram, tas tika izlemts. Un tad tulkotāji, kuri parasti lieto tulkošanas atmiņas, viņi arī redz šo mašīnu tulkojumu kā vienu no piedāvātajām iespējām, ko izvēlēties, tulkojot uz latviešu valodu, angļu oriģinālu vai kādas citas valodas oriģinālu. Tad viņiem tas tiek parādīts tajā rīkā, kurā viņi parasti tulko, lai to padarītu vienkāršāku. Bet tas nenozīmē, ka tulkotājiem obligāti ir jāizmanto mašīnu tulkojumus. Viņi pieiet ar prātu, paskatās, labāk ņemt no atmiņas, vai izmantot tiešām mašīnu tulkojumu vai nē. Tas ir tulkotāja lēmums, tad tas nav obligāti. Un te varbūt ir jēga paskatīties uz to, kā šie divi teksti vai piedāvājumi tipi atšķiras. Tātad tulkošanas atmiņa izmanto tā saucamo slieksni. Jūs varat uzlikt to, precīzi pateikt programmatūrai, cik lielā mērā oriģinālam ir jāsakrīt, piemēram, par 70%, lai tulkošanas atmiņa jums piedāvātu tulkojumu arī latviešu valodā. Un, ja jūs paskatāt, ja tas sakritība ir mazāk, tad tas jums nav vajadzīgs. Savukārt mašīnu tulkojums jums kaut ko piedāvās vienmēr. Jo, tātad, kā apakšējā rindā var redzēt, mašīnu tulkojums strādā ar mazākām teksta vienībām, vārdiem, vārdkopām, arī terminoloģiju, tā skaitā, kur pretī tulkošanas atmiņa strādā ar tā saucamajiem segmentiem, kas parasti ir teikums. Ja tas ir virsraksts, tas varbūt tikai viens vārds, bet tur šie segmenti ir lielāki. Un, ja tulkošanas atmiņa piedāvā vairākas iespējas, no kurām izvēlēties, tad mašīnu tulkojums piedāvā vienu. Viņš tad sagrauž to tekstu sīkākos gabaliņos, bet vienmēr kaut ko izmet un piedāvā. Ko mēs varam secināt no tā visa? Nav brīnuma līdzeklis mašīnu tulkošana, protams, kā jau varēja paredzēt. Labāk tā strādā starp radniecīgām valodām, piemēram, romāņu valodas, no franču uz rumāņu. Man liekas, viņi ļoti lieliem panākumiem ievieš tieši pie mums, un tur aizvien vairāk cilvēku, aizvien vairāk tulkotāju to lieto. Ja jūs tiešām darbojaties, vislabākie rezultāti ir tad, ja jūs pārzināt abas valodas, tad jūs varat izvērtēt un rūpīgi izravēt tās lietas, ko mašīnu tulkošana nav tikus galā. Terminoloģiju var veiksmīgi atrast, pievienot un izmantot. Mašīnu tulkojums ir tik labs, cik tas ir labs tas saturs, ar ko šī programmatūra ir iekriekš sabarota. Tulkotājs no tāda tekstu rakstītāja kļūst par aizvien vairāk par rediģētāju, viņam jau ir priekšā uzrakstīts, nenogurst tik daudz rokas, nogurst varbūt vairāk galva. Un es teiktu, ka jūs esat tulkotājs un darbojaties tirgū, tad mašīnu tulkošana ir rīks, kas ir jāatgūst. Ja jūs darbojaties privātajā sektorā, tad varētu būt, ka atsevišķās jomās kolēģi, kas izmanto mašīnu tulkošanu, jūs apsteigs kaut kādā ziņā. Viņi varbūt varēs strādāt, par 10% ātrāk kaut kādos gadījumos. Un, ja tā kā mēs strādājam dienestos, tad varbūt tas nav tik aktuāli, bet vairāk tā, ka, lai varētu saprast, kas tas ir un atbildēt vadītājiem, kuri varbūt mēģina šī mašīnu tulkošanas rēķina kaut ko optimizēt, tad mēs varam, kā tulkotājs, viņiem var pateikt, īstenībā tur tā optimizācija ir visai minimāla un nevajag pārāk daudz no tā cerēt, bet ir jāstrādā ar šiem rīkiem un jāsaprot, kas tas tāds ir. Tālūk, tas ir tāds ļoti praktisks pieejams no cilvēka, kurš tulko un lieto mašīnu tulkošanu ikdienā. Paldies!